Nakts tēmlis īsti nesanāca, bet, šāds ir rezultāts. Labrīt. Vakar neprādīja mums, bet mums istabiņā ir šāds te jauks origami atstāts. Apdegums. Kaut kur būtu izpildīsies. Braucam brokastīs. Pastīties, kas te ir. Tā, šī brokastu vieta izskatās šādi. Mums te ir rīs, protams, ir karijas. Ūdens droši vien. Siltiņa. Tampagi. Oi, ka es pierīšos. Tā zivs. Tā, kur viņi te redzam, nav redzama. Tā zivs, kas arī vakar bija, ko es nezināju. Tā ir makrele. Tā kā, ja? Tā ir makrele. Zuša rīsi ar kariju. Šitai zupai bija divas versijas, tā kā ar misā, un otra bija kašimena. Es paņēmu to kašimenu. Es nezinu, kas tas ir. Pirmo reizi tāds dzirdu. Tātad omlete, desiņas, gaļas bumbiņas, gjosas, salāti, siera olas salāti, gaļas fritēta, garnela, vistas spārniņš, menca, gaļas bumbiņa, mīklā, nūdeles. Šitam bija speciāls nosaukums, es tagad neatceros nosčēši. Un, kā viņš te saucās? Variņaks. Dumplings, jā. Apelsīnu sula un kakao. Nepaņem tev ir Gjozas ir divas. Kur šitam, laikam, smēķēšana jau aizliek un cilvēks izvilka cīgu, ījos un sāk pīpot. Bet tas tā. Vai kā tu mums kāds brokastīm? Nav fučīkāns tomēr, bet tāpat normāls. Jā, tas džekaņš arī vienkārši nomest cīgu zemē, pusi izpīpēja puskāpu viņai un aizgāja. Jā. Samurais tūlīt brauks taksī. Tajā dienā iepriekšējā tur, viņš tā kā vispār periskāja. Paņēma maizīt ar meliņiem vāriem saldējām. Tā, inženieriem. Kā šitādi attaisīt, nav nevienas trīsstūrīša un ļipņicēs kā paraut. Izrādās tuviņu lokas pusēm un spiedārā, vai pārlokas pusēm un spiedārā. Pirkstiņus nesasamērē un nevajag nevienu instrumentu. Cool! Dodamies pētīt pilsētu. Nakts video vajag siraču, lūdzu, ir aizsals vendinga automāts tam. Kārtējais aks vāks, tādi jums būs daudz. Arī šāds te, smuks circenīts te ir. Glorija šodien vēders sāp un viņa diemžēl nevar kafiju paņemt. Paši viņa dziedām pirmā. Un viņa uz mani dusmojās par to. Balstu. Man nav hobijos, man neatbalsta. Samēr, tas ir hobijs. Tu vāc monētas, es vācu tukšās. Nevācis, Jā, es pagaidām esmu vienu setu savācis. Reivas setu. Man liekas, ka tas bija valdnieks, imperators pirms tā, kas ir tagad. Man vēl vajag tagadējā imperatora setu un vēl iepriekšējā pirms viņa ir tās. Man vajag 3 setus. Jā. Un es gribētu kādu komemoratīvu piemiņas monētu dabūt, bet pagaidām neveicās. Brīlēs mani redz. Čau. Es sapratu, ka neesmu parādījis, kāds izskatās gāvēja pārējais un tā kā cilvēciņi. Viņiem ir šitāds te cilvēciņš un tās zaļās punktiņi gar malu nozīmē, kad laiks iet, skaties uz mani, laiks iet uz beigām, kamēr izteikt, tikmēr tu vari iet pāri. Sarkanējiem tas pats ir. Te ir nekas, te ir
Te ir tā kā Latvijas grāvis kaut kāds. Arī mašīnas šeit atšķirās. Es nezinu, vai to es vakar jau teicu vai neteicu, bet Tokijā vairāk bija tās kantēnās mašīnas, tā kā šitā. Tad te ir vairāk, nu, parastas ikdienišķas tās, tā kā pie mums Latvijā mašīnas. Un te ļoti daudz pastaigājās arī saulainā laikā ar lietus sargiem. Nu, tad bija Japānā, ne tikai šeit, Nagojā. Jā, mēs ejam tagad uz pili. Apskatīsimies pili, pēc tam apskatīsimies parku un pēc tam, kas tas bija nākošais, aizmirsu. Jā, pēc tam vēl kaut ko apskatīsimies. Šī ir Nagojas pilsētas dome. Un turpat pāri pretī ir Nagojas pils, uz kuriem mēs tagad arī tad ejam. Es te skatos, kad praktiski visiem ir garās rokas. Pat tiem, kam nav, ka Džekam kresē pusē, viņiem ir rokas aizsargi. Tā kā izskatās, ka tie saulains. Cerams, ka jauna apdeguma mums šodien nebūs nevienam. Ir kāds Nagojas uzraksts. Gorija. Un te jau ir ieeja pilī. Pils parkā. Kur ejam iekšā ar mūri. Šitāds te mūris ritīgs. Tur nedrīkst iet. Ja plāns nemelo, tad šeit 11. kas ir pēc 15 minūtēm, vajadzētu būt kaut kādam ninja šovam. Mēs tikmēr gaidam, iziesim tējas parciņu. Atvainojos konkurencei. Labi, ka šitie kamerā ir tik krūts zūs. Tas ir dievlūdzējs, kas tur cenšas kopu kāpt. Mēs vakar ejot redzējām vienu tādu diezgan sabrauktu, bet šitais ir dzīvs vismaz. Jāpamēģina cits rakurs. Kur cits rakurs. Viņš reāli pievelkās. Tā pumpējās augšā. Atnākas Fancy Gardenu. Mums ir arī pienenīte. Atnākas Fancy Gardenu un to vien dara kā bildē. Visu apvienot. Jā, vai ne? Re, kur mums ar tāds ir. Atrūtas Japāna, tāds tur ir santena. Jā. Pienenīte. Tā kā sits no ledus laikmeta. Au. Tualeta. Kur viena malā. Kāds te akmeņu krāvums. Mēs te tagad virzamies lēnām tajā virzienā. Ir jau 4 minūtes un sāksies samurai ninja šovs. Man liekas, ka jau sākās. Kaut arī 11. jāsākās. Tie, kas gribēja sēdēt, tiem iedeva sedziņas, lai apsēžās. Pēc tam nobļāvās un viss bars aizskrēja tuvāk. Mēs vienkārši ēnā slēpjamies.ではまずは膝の曲げ伸ばしから始まる。こうやってな。いくぞみんな頑張るぞ。はい、せーの。曲げて伸ばす。はい、小さくなって。Tas nav tas, ko es gaidīju. 伸ばす。わしの方今朝というか。さあこのように体術忍術練習したんだけども、例えばな、他にも様々な道具を使うんじゃ。例えばこの何も変哲もない杖な。このようにおじいちゃんのな。ようにこのやっておくんじゃこうやってそうすると敵がおるとするじゃろ敵がおるとすると敵はおじいちゃんがやってきたと完全に油断したのこれなので近づくだけ近づいて切れるとこれは忍び仕込み杖というものでござるこのように一見ただの杖なんだけどもこれを刀を仕込んでおくといざという時にバッと抜いてザザッと切る
のこのような道具を使っておった。さあ、こたびリンドの忍術を披露してもらうんだけども、どのような忍術を披露してもらえるか楽しみでござる。それではリンドのよろしゅうを頼みます。素晴らしい。リンゴの今ブンブン振り回しておったものの説明をよろしゅう頼みます。は、今拙者がブンブン振り回しておったのは医学部紐と呼ばれる忍者の道具にござります。先ほどマレ殿がよくわからないおじいさんの真似をしておったけれども拙者が持っておるこれはそんなことしなくて大丈夫。これを身につけておるだけで先ほどビュンビュンと回せばものすごい威力が出る。そして敵の武器を奪ったりすることもできたのじゃ。すごい。故に我ら忍びはこのように一見何の変哲もないものを工夫して用いることでいつ何時でも敵地に潜入し情報を収集できるようにしておったわけにござりますように、医学部費もぜひ覚えて帰ってくださりませ。ありがとう。リンドにもう一度大きな拍手を。さあ、我々徳川家康と服部半蔵忍者隊は愛知の魅力、そして忍びの文化を広もと世界に発信するべく日々活動しておる忍び集団でござる。日頃はですな、ここ名古屋城にて平日はおもてなし、そして同日祝日には侍忍者ショーを行い、この現世を盛り上げておるわけだ。そんな我ら日々活動しておる。先ほども申したんだけども SNS ソーシャルメディアというものを行っておる。例えばX ってなったな、X じゃったり Facebook じゃったり、インスタグラムに、TikTok、このようにさまざまなものをやっている。故にお手元のからくり機で徳川家康と服部半蔵忍者隊と検索いたして全ての SNS ソーシャルメディア援軍フォローよろしゅうお頼み申しまする。さあ、そしてもう一度、もう一つな皆に知らせたき儀がござる。題してこちらババン11月19日侍忍者フェスティバル開催。よいしょー、すごい元気なおなじみのこの侍忍者フェスティバル2023は全国から我らのような忍び、そして武将様が集まってきます。我ら忍者隊も毎年演舞忍者ショーやってるのはもちろんなんじゃけども、今年は忍者学校も一バカパワーアップして拙者がだったけど、パワーアップさせようと気合い十分です。先日国際忍者研究センターという忍者を学術的に行っておる研究センターにてあるものを持ってまいり申したがゆえに、正しき心忍びたるものを忘れません。心に刃辛くとも共に生きる民のため笑顔と勇気を届けようと我ら服部半蔵忍者隊ここに水産己の信じる道を行け破天の延期まで。はあ
刻でござる。今からこちらからありがとうござる。名古屋をもてなし武将隊陣笠隊の助けにござります。10分でござります。武将の方々をお助けするため津々浦々の戦を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋をもてなし武将隊陣笠隊よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあただいまこの名古屋Kaut kas to nopietnas notiks džekiem. 여러분 수진정! 실패시대! 我に敵なし！我らが歩みし今の道は光り輝くよりつ400年の時を超え熱き炎で心を揺らす。今こそ受け取れ。我らの思い生きることあり戦おうぞ。その夢叶うその日まで皆の者名乗りを上げる。遥か遠く戦場の果てへと拙者の声を届けまする。先の見えぬ暗き戦を全力で足軽の務めを果たすのみ。助けてちょうよ。陣笠隊助け参りまする。たぎる思いをやりに込め貫き通すは真の道。Kamēr viņi tur bļaustās, mēs aizgājām uz tējas mājiņu pastīties, kas te notiek. Visim tējas namiņā un izbaudīsim maču tēju ar kaut kādu saldumu. Tur arī bija teikts kaut kāds dienas saldums, katru dienu var būt cits. Nekāds biļets ir. Glorija paturēs kā kartiņu, jo arī ļoti labi izskatās. Jā, viņa ir labi. Glorija taisa mākslas bildes, man arī kaut kas jāpamēģina. Nu, pasties, kas pēc kartuviem. Man pat tuvu tam nestāv. Šī ir karotīte, ar kuru mums būs saldums maču tēja. Īstenībā šī tāpat nav slikta. Es esmu sliktākas dzēris. Nē, Ņipra. Ņipra? Jā, bet es saku... Viņi ir labi. Es aizmirsu, ka šī man jāfilmē horizontāli. Tā ir tā slavenā pupiņu pasta. Labi, man garšo. Diezgan salds ir, bet garšīgs. Labs balansē. Jā. Man mačs tēja ir pilnīgi pretēji. Nekā salda. Garšo kā mačs tēja, bet labi mačs tēja. Bet ne zivs. Nav zivs, jā. Jā, Man parasti pēc zivs garšo. Man arī, jā, bet izskatās, ka es zinu, ko es vedīšu mājās. Dzeršu maču slāpšu mājās. Tāds tas tējas namiņš. Garšīgi. Kopumā ļoti labi. Bija tēja ar to kūciņu maksāja 600 jēnas. Šāds te akas vāks ir iekšā pils teritorijā. Ejam uz main attraction uz pili. Šeit sākās. Ja kā ceļš ir grāvis ar akmeņiem. Interesanti akmeņi tur bija, vai viņi ir nolikti, jo kaut kur viņi ir nokrituši un tiek glabāti šādā veidā. Es teiktu, ka viņi tur tiek glabāti. Droši vien kopš tādas bombardēšanas. Nu, tie aizsargrāvi, tie ir tādi pamatīgi. Nekas tāds, ko bolderingā profesionāli nevarētu izdarīt. Iegājām pa galvenajiem vārtiem. Te bija galvenie vārti, man liekas. Priekšas pirmie vārti, ot kas te ir. Vispār ļoti daudz no šīs pils bija iznīcināts 45. gada gaisa uzbrukumos. Tā kā te ir ļoti daudz, kas atjaunots un no jauna uzbūvēts. Te ir pamatīgi rinda, uz iekšā tikšana. Tā kā iesim gaidīt. Tā, labojums, tas ir tikai pils tornis. Pati pils ir tomēr šī te. Un šo te pīli sāka būvēt 1610. un 5 gadu laikā viņi tika pabeigti. Šo te torni 45. gadā nobombardēja un 59. gadā viņš jau bija atjaunots un viņu atjaunoja vietēji iedzīvotāji, jo viņiem viņš ļoti tuvs sirdī bija. Īstenībā diezgan ātri tā rinda, kas tās uz vietu uz priekšu. Droši vien, ka te mūs pārbaudīs un tur ir kaut kāds informatīvais video iet.
日は切るのじゃ。建物内での飲食は遠慮いたせ。携帯電話の通話は控えるのじゃ。建物内のものには決して手を触れぬようにいたせ。あともう一つ重要なお願いでございます。こちら150億円の建物、保護のためのカバン、体の正面に抱えるように、リュックは両前股にかけていただきます。Man lika soma nest priekšā. Jānoliek kurpes. Man pārāk daudz kas stāstīt. Tā, mēs paņēmām audio gidu. Šeit ir kurpes, kur nolikt. Un šodien mēs jau esam iekšā pilī. Tā kā iesim tagad tālāk. Un Džeks, kurš mūs ārā sagaidīja, viņš ienāca iekšā un sāka mums stāstīt, cik Krievija ir slikta un ka mums ir ļoti paveicies, ka mēs esam brīvi un ka viņi arī pirms 7 gadiem uzvarēja Krieviju. Tā kā viņš zināja, kas ir Latvija un kas ir Baltijas valsts. Tas likās amazing. Labi, ejam iekšā tālāk pilī. Te visur jādod gods, praktiski visur. Šito pili pabeidza atjaunot 2018. Gadā tikai. Viņa arī 2. pasaules kara laikā tika nobombardēta. Un 2008. gadā viņu sāka tikai atjaunot. Un 9. gadā un 18. viņa pabeidza. Šeit varat izlasīt aprakstu. Kā называется, Džekam? Tā, šitie ir oriģināli glaznojumi, jo viņi pirms tajā kara laikā tika noņemti un viņi ir saglabājušies par laimi. Man nenostrādāja. Mums ir šitāds tā. Glorija norādījis to, ka amatniecība šeit ir augstā līmenī un visas salaiduma vietiņas ir perfektas, ka, piemēram, dēļi salaist kopā visas preuziņām un tā tālāk. Šī ir vienīgā siena, uz kuras nav neviena glaznojuma, jo 2. pasaules kara laikā glaznojums tika noņemts un viņš ir pazudis. Attiecīgi, viņi izvēlējās atjaunojot neliglaznas, jo viņi nezina, kas īsti te bija. Pārējām sienām viss ir katrā istabā. Tikai šī ir primārā, tā bija sekundārā un trešās prioritātes. Griezti paliek, kad ir sarežģītāk un sarežģītāk, atkarīgs no viesa augstdzimumu. Šajās telpās iepriekšējās uzņēma viesus. Vēl brutāki griezti, kur cilvēks viņš strādā. Pieņemšanas halla, kur tuvinieks pieņēma. Un augstā rangā vasaļus. Paceltā istaba. Šeit lords pieņēma savus radiniekus. Blakus istabā, kas ir zemāka. Vēl sarežģītāki griezti. Šitajā zīmēs mums attēlot pasākumus, kas notiek 5. maijā vai 15. kuras atceļušās 2 zirgi, un viņi tādā veidā paredz nākotni. Detaļas nezinu, bet tā viņi dara. Kāds ir saplēsis papīri sienā. 本当近代的な建物しか見てないから、も
仕事でさ、こんなんないんだって。で、これさ、首とかビスとか買わんもんで、Wow. Te visur ir tādi te rotāji apzeltīti. Šī tipa ornaments sauc ramma. Šeit, laikam, ir Šoguna dzīves vieta, apartamenti. Šoguns bija valdnieks. Pieņem, ka te ir viskrūtākie griezti un vispār dekorācijas. Šitās te dekorācijas. Vēl nezinām, kas tā tālāk. Mēs tur bijām iet uz priekšu. Baigā plūsma te ir. Tūplāns viens dekoram. Zem viņam slēpjās naglas. Mēs tagad ejam daļā, kur pat Šoguns nenāca. Šīs ir tā kā kalpojošās telpas. Tajā pa stūrī, kur pacēlums tika sagatavots Šoguna ēdiens, bija uz pacēlumu, lai viņš netiktu sabojāts, un viņu vēl visu laiku apsargāja apsargi, lai netiek kaut kāds piebērts viņam klāta. Tā, šitie ir naglas paslēpi. Viņi tas ir apzeltītas misiņa dekors. Kāds pacelāns. Krievijas dekoru kādi. Šitas, visticamākais, ir dāvanas, kas ir dāvināts. Šis ir Francis, tur bija Krievijas. Šitien ir visu ziedotāju vārdi, kas palīdz atjaunot šo te pili. Tāda kā pateicība viņiem. Jā. Bija interesanti, man patika. Man ļoti patika, jā. Tā, esam kārtējā suvenīru veikalā. Palielam tās pašas mantas, kas bija tajā maziņā ārā. Tikai daudz vairāk visu kaut kā. Vai nu arī miņu. Pasties, rekuris, tas ir miņāni ar to zivi viņa. Tā kā Džeks tā cep zilteņus. Viņš tur brauc, attaisās un gatavs. Kur suvenīru veiklā citā pilī te var dabūt arī replikas s tiem sienu glaznojumiem. Kausterīši, viss kaut kas ar tematiku. Arī maketu reizes var dabūt. Kāda Oskara. Te ir nindzis, un tur ir šitie origami. Wow. Esam tā torņa pakājai un ejam cauri vārtiem. Edo periodā šie te vārti visu laiku bija cieti. Un skatīsimies, kas te būs. Grāvs, ļoti daudz akmeņu. Danger, do not climb. Ļoti interesants guardrails betona.
Pasies, kā viņi novada ūdeni, tā kā visā garumā līdz zemē. Klaidrs. Pils no otras puses. Tas vismaz nav tā, ka Japāņiem iepazīstoties ir jāsaka sava asins grupa. Mēs te pa astroloģiju runājām. Jā. Bet Japāņiem pēc asins grupas viņi iedala cilvēkus tā kā... Kāpēc tu atkal runā? Es tieši to pašu domāju, tāpēc pārslēdzos, lai viņiem arī tā aizrādīja, ka es pārāk daudz viņu filmēju. Nu jā, tā kā ar konkrētām asins grupu cilvēkiem ir čakars. Tā to var nodefinēt. Jā. Un iepazīstoties tā kā pirmajā randiņā bez maz vai viņi var pajautāt, kāda tavs asins grupa ir, lai saprast ar tevi dīlot tālāk vai nedīlot. Tikai nevis tev pasaka, ka tavs tur es nezinu, tur pēc šitajiem normālajiem kritērijiem nedara, bet tad tava asins grupa man liecina, ka man ar tevi būs grūti sadzīvot. Tā kā, un ko pēc tam asins grupa dara? Labi, tagad vajag astroloģiju, tagad zvaigžņām jāsakrīt. Viņiem jau nav astroloģija. Nu labi, bet... Ķīnieši. Tas jau ir ķīnieši padrošina to astroloģiju. Nu jā, bet es domāju, ka tā kā viņiem ir arī vēl kaut kāds 300 citu. Tu jau tā var ekspandot līdz pasaules malai. Nu jā. Jācam telpā, kur amatnieki taisa lelles un kokdarbniecības un lelles muzejs. Tā kokdarbniecība, tur tālāk ir lelles. 5 no 12 zodiaka animāļiem. Says his text and joking with amazing. Te ir vēl parks. Visur ūdens gan ir izbeidzies, jo droši vien karsts te bija. Un te ir vēl arī teritorijā šitādas te mājiņas. Nezinu, vai šo aksvāku jūs nerādīja, bet šāds ir pils teritorijā. Arī šeit ir puķu parāde. Viņiem šitais patīk. Tā, tur ir vārpi, kuriem mēs ienācām. Mēs tagad uz otru pusi ejam ārā. Kādi bambus žogi. Izmanto to, kas viņiem ir, bet labi. Ceļa malā stāv šitādi kociņi, un ceļa malā pie gājēja pārējais. Un mēs tā kā domājam, ka tas varētu būt kaut kādiem ceļa šitiem uzraugiem. Bērns palīdzētu vest pāri. Dodamies tagad uz Zinātnes muzeju. Skaties, bet viņiem šīs te ir džits savienots visu. Un cits ir tā kā pa šajienu ejot, var tur izdomāt uzsvājums uz kuriem.
Kuriem cilvēkiem ērti šeit ir acīm redzot. Sev arī vājniecīgi. Kur ir parks, un kur jau ir muzejs jau šitā te ēka aiz kokiem, kas slēpjās. Kur bumbulis viņas arī ir parks. Vai kāds trusis. Kur tur ar karogiem džeki vingro. Fonā arī kaut kas vēl notiek. Bet nu labi, tas, kāpēc mēs esam te, ir šizais zinātnes muzejs ar planetāriju. Tas apaļais bumbulis ir planetārijas. Un vai tik šī nav nesēja raķete, lai uzlidotu kosmosā. Tā, bet tāds baigi izskatās. Tāds tas skats. Vietējais tramvajs kādreiz. Tagad te vispār ne, tramvai nav. Metro visur ir tikai un autobusi. Dzīvnieci viņus var aptaustīt. Tur ir truši, tur ir. Tur slēpjās vējmārietis. Jā, diemžēl planetārijas nebūs, viņš ir izpārdots. Tad mēs pastaigāsimies vienkārši pa muzeju. Uzpūt burbuli. Tas gan bija ātri. Tā, viņš lainām? Maigam jābūt, jā. Normāls skeletiņš. Eksperiments par fiziku. Varavīgs nav gaismas laušana. Tad ķipā dzīvē izskatās, kad ap to lukterīšu galvu sako līdzi. Nezinu, kā video tas izskatās. Dažādi fosīli. Dažādas fosīlis tukas. Tas ir koks, kurš ir ļoti vecs. 950. gadā sācis augt un 1954. viņš ir nozāģēts. Un tad viņš 1000 gadus vecs koks. Un ko tad viņš nav piedzīvojis, tas viņā viss te ir redzams. Vai arī laika. Re, kāds zemestrīces glorija radīja. Tur jāliek pieri klāt un jāklausās, ko tu dzirdi. Es tev jāpamēģina. Nu, ko nedzirdu? Aiziet ausis. Kā nav?
šitais te iegriež šo te, un tas tā kā ūdens sūknis pumpē augšā ūdentiņu. Vajadzētu video varbūt izskatīties diezgan labi, tā kā tur kaut kas liekas, ka ir, bet īstenībā nav hologramma. Viņa tur patiesībā ir apakšā. Nu, kāda forma rada kādu vilnu. Mums pīpauze dzērienu veidā. Tas, mani draugi, ir tornado. Modeļu pilsētiņa. Viņš kaut ko tur stāsta un liek cilvēkiem kaut ko darīt. Šajā video, diemžēl, redz stroboskopu gaismu. Bet dzīvēji tās pilītes izskatās, kad iet uz augšu. Kur dzērienu aparāts. Nu, kas viņam ir vēderā. Te viņš viņus cipa glabā tādā veidā. Tas ir bišķi citādāks aparāts nekā tie, kas ir uz ielām īstenībā atrodami, bet ideja gan jau ir līdzīga. Elektronika viņa. Uzmaniet, kas tas ir. Tā ir šī mašīna. Izšaušanas iekārta. Un daži brāda izšuvumi. Lai nevajadzētu jaukt savus putaksūcējus ārā, te arī var apskatīties, kā strādā putaksūcējs. Un te ir, kāpēc viņš neaiziet motorā iekšā. AKA filtrs. Šitāds pamatos ir zemestrīču novēršanai, nu tā kā nevis novēršanai, bet māja, lai viņa nesagrūt. Šitais ir amortizators. Un to viņu uzsēdina uz viņiem virsū. Un ķipa šitai mājai nav. Tā ir, viņa sanāk, kad saglabāsies šitā māja, kurai te nekādas drošības pat nav. Var redzēt, ka viņa fiziski pat jūk ārā, nevis tā kā tā otra. Viņa jau ir remontēta. Lūk, šādi izskatās gads šķērs griezumā, nokrīšņu ziņu veidā. Tā kā bumbiņas šajās tubiņās reprezentē, cik daudz ūdens kaut kādā dienā nolīs. Glorija atrada, kad 2. jūnijā ļoti daudz nolīs. Un šodien ir, ka šodien pa datumu 28., 27., 10., 27., 10. Cik te vakar lija. Tas ir šobrīd procesā. Tas, ko jūs negaidījāt, noteikti ir akas vāks arī šeit un ļoti glīts, nelietots. Tāda droši vien izskatījās tikko uzražot. Magnēts. Tomsona gredzens.
šitā kamera ir dzīvē, un šitais ir tā kā tumsā. Nē, viņa arī ir dzīva, jā. Nu jā, vienkārši viņai ir tas exposures nogriezts. Te tas pults, kas attēlo attēliņus. Cik cute, krāsains, smuks, vai ne? Vispār nē. Kolorizācija. Skaņas viņa. Greneļu lētas skaņai. Konkrēti kaut kādā vienā punktā tur var dzirdēt skaņu skaļāk. Es nezinu, vai telefonā to dzirdēs. Tā augstumā būtu jābūt skaļākam. Labi, tehniski mēs esam tajā apaļā bundulī šobrīd. Tajā planetārajā. Tas planetārijas ir, viņš bija pasaulē lielākais planetārijas, pareizi tā teicu. Vakar, kad lasīju, tā kā viņš ir, un te ir viss kaut kas par kosmosu šobrīd apskatāms. Piemēram, pieņem kaut kāds Marsa rovers, drīzāk kā modelis. Vot šis ir liels. Tie gan arī bija lieli, bet nu, this is просто huge telescope. Tas ir, šīs daļiņas reāli ir kosmosa daļiņas, kas šobrīd šeit lido. Tātad tie ir alkohola tvaiki, kuros šito var redzēt. Oriģinālais Karla Zejas izgudrotais planetārijums, un tu bija iekārta, kas projicē, un moderns, kas projicē debesis. Te var smaržot. Patīk. Neesam, kas izlāmīt. Tā kā tīrām mēs neicam. Kur ir visa periodiskā tabula, var apskatīt dzīvē. Kaut kā ļoti daudz tevis kaut kādu radioaktīvo sastāvu ir. Skēms, tās ir tukšas bāzes. Mēs sabijāmies, ka mēs nokavējām uz elektriskās discharge laboratoriju. Tur taisās 20. Labi, varēsim 20 minūtes pasēdēt. Tas pat labi var arī no turienes skatīties. Tur arī droši vien, ka neredz neko baigi. Bet mēs skatīsimies uz Teslas spolēm. Būs, es ceru, ka arī mūziku uzspēlēs. Tā mums iedeva šādu te skaidrojošo lapiņu. Kā pasākums Japāņu valodā, bet lai mēs arī kaut ko zinām. その他の音聞こえませんか？パチパチパチ。はい、これね、静電気がね、溜まっていく音です。
夏場は元気なかったんですけどね、なんかだんだん涼しくなってきて、静電気やたら元気なんです。火花見えますよね。はい、やってまいります。はい。小さな、雷みたいな感じですかね。大変元気のいい静電気をご覧いただきました。さあ、今この大きな頭と小さな頭、ご覧いただけますか？はい、人差し指の木、中指でもいいです。で、お客様の方に体を向けていただいて、で、すごいですよね。はい、これなぜ髪の毛逆立つかと言いますとね、はい、きれいに流れていきました。はい、実験大成功です。どうもありがとうございます。皆さん、電気を読んだ方もいらっしゃいます。電球を発明した1回目の放電です。放電スイッチオンです。Sveicināti, es esmu atkal toaletē, ko arī vakar stāstīju par šitādu lietu. Es nezināju, ka tāda eksistē, bet tā ir, lai vecāki var ielikt bērnus un viņi tur var pasēdēt. Vīriešu toaletēs es to redzu pirmoreiz, arī teica, ka sieviešu toaletēs katrā tāda esot. Viņam, kad šādi apzīmē to, kad tajā toaletē tas ir. Ātri uzskrējām augšā, bet vispār pēc 5 minūtēm šis varās ciet. Tā kā mums jādodies vēl lejā vispār. Šo ekspozīciju, diemžēl, mēs nedabūjām izbaudīt, bet šis ir par kosmosu. Rāķiešu dzinējs, tāds maziņš. Šo te raķetu pieņem, kad nesa gaisā. Es domāju, ka tas ir tas, kas tur bija. Labi, kad muzejs ir ciet, apskatīsimies, kas ir ar raķetī. Es biju cerējis, ka es vairāk šeit iekšā redzēšu, bet arī izskatās diezgan kruta. Šitais ir alumīnijas, viņš ir frēzēts un pēc tam viņš ir izlocīts. 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6. 6 tādi gabali uztaisīti un tam viņas sametina visus kopā. Tāda cisterna izveidojās. Glorija saka, ka šī ir pirmā brīvdiena, ko mēs te piedzīvojam. Tad cilvēki aiz mums arī izklaidējās.
vingru, kur nu kurēs viņiem tur bija arī katans zobentiņi. Kurš te dara? Viņā iekšā bijām, bet Polas planētām pastīties nesanāca, diemžēl. Bariņš jaunieši. Tā dzīvo Nagojas bombas. Ieejam tirdzniecības rajonā, Osu tirdzniecības rajonā. Smaržas te jau ir labas. Tas raibais? Kur plaukstas lasa. Man arī liekas, ka tas bija kaut kas liels. Jā, tā kā arī pazīlēt te var, ja vēlies, viss notiek. Kakavāka lietotās drēbes. Ielai ir Sāniela. Un izskatās šādi, viņa zem jumta. Jāiet bišķi norīties, laikam. Un Sānielai vēl ir Sāniela. Šis ir šīs vietas centrs, pieņem. Kaķu dēļ, vienīgais iemesls, kāpēc es tā domāju. Un vēl navigāciju šajien ved. Un te ir vēl viena iela. Wow. Te ir vēl viena iela. Pālsēdēm, lietotās, maizītes, velosipēdisti. Viss te uz vietas notiek. Neaiztiekam, jā, tas ir tikai eksponāts. Halālu bazāru. Rekursuns lēkā, Glorija, rekursuns lēkā. Mēs tieksim pie kaut kā ēdama un dzērama. Tā, mums viņš ir vēl iepakojumā, bet kas ar to iepakojumu pēc tam ir jādara, viņu šitiem pat ir jānodot. Un te vienkārši nav miskastes nekur. Nekur te nav miskastes. Ja neizskait zemi, uz zemes bišķiņi ir kaut kādi krāmi, bet ģenerāli, joprojām visu, ko tu paņem, vai nes līdzi vai atdot tepat uz vietas. Šāds te mums būs ēdiens. Smaržo un izskatās ļoti labi. Ja mēs zinātu, kā viņu sauc. Bet milti, kaut kāds zivs un tad vēl kalmārs. Takijaki? Varētu būt, ka ir, jā. Tā kā izskatās iekšā. Ir kalmāriņš. Tā, vēl mēs dabējām šitādu tēju. Šī ir actually vienkārši tēja. Viņai nav ne cukurs, nekas pielikts klāt. Tā kā šis ir, varētu teikt, al naturāla. Šī arī ir baznīca. Tepat tirdzniecības rajona vidū. Kur ir kimono. Gan, es nezinu, kā vīriešiem to sauc, bet arī vīriešiem ir apģērbi. Bet te ir arī sieviešiem. Te arī sieviešiem diezgan daudz ir. Sieviešiem. Rekādi te audumi, Glorija. Rekādi te audumi ir vienkārši amazing. Wow. Tik skaisti raksti. Kur vēl ir šādi trauciņi. Iznācām ārā un te priekšā tāds tēm. Šitādi vārti viņam.
Aizgāja. Nu, te var nākt un lūgties. Te vēl tā kā kaut ko dedzina, droši vien tās sliktās lūkšanas. Un tur iekšā viss kaut kas interesants izskatās. Bet mēs tur neiesim, jo mēs nezinām, kas te jādara. Izrādās šajā vietā ir arī sava karta. Un šis ir templis, nevis šraims. Jā, te nebija. Iegājām atpakaļ iekšā. Vēl viss nav galīgi izstāgāts, tā kā turpinām. Pasūtīju šito 500 jēnas. 10 jēnas. Drausmīgi karstas, tā kā būs jāpagaida. Re, kur ir arī tie cigarešu automāti. Ir, protams, bildīts tikai. Bet, nu, viss, ko vēlēs. Kāda marka vien ir. Nu, principā, salda kartmaizīte. Bet garšīgs. 7, 8. Nevar būt svaigāka tēja kā šī, kas ir uz vietas pagatavota. Iegājām Loriņu veikalā. Tur ir arī somas. Ausu bantas. Un sēd sīk krāmiņi. Nekāds viņam zeķis. Es savu nopirkšu tādu zeķis. Paskaties, king size. Cilvēki stāv rindā, vienkārši iet garām un viņiem dod ēst kaut ko. Un fakti manā taksīci, kas bū. Kaut ko skābu apēdis izskatās. Mēs te arī ienācām. Arī pudeli kaut kādi. Tas ir alus pudeli. Spamu arī var nopirkt. Kur arī irbulīšu seti ir pat 1000 aptuveni. Tā, alkohola plaukts. Un dažādi gardumu plaukts. Iegājām mangas veikalā. Grāmatas. Plauktiem grāmatu. Te var fotofilmiņas šitādā te dabūt. Atvainojos, tas ir tikai piekariņš. Un rekur, tā kā otrais lietotie telefoni. Planšetes un vēl telefoni. Izmazgā galvu un tas vielīts. Oi, šitais būs dikti labs, jā. Un šitā. Te arī haizivs ir. Mums jāpieraksta saraksts. Paņēmām to pašu, ko vakar ēdām, tikai šodien no ielas. 1240 jēnas pa 3 katriem. 2 katriem. Nu, katram no mums būs 3. Jā. Mums atkal ir jauns ēdiens. Katram pa 3 brīnumiem. Nu, mums tur bija vistiņa. Vistas tādiņa, kas bija ļoti labas. Bet, protams, viņi vakardienas nestāv līdz. Un šitais ir cūkas cauraudzīts atkal. Jā. Šitie ir bišķi vājāki, bet tāpat ļoti, ļoti garšīgi. Tādi, ka Latvijā gribētos dabūt, bet tu nedabūsi viņus. Ļoti labi, ļoti labi. Un sulīgi. Iegājām veicītī. Un te ir žiletes, kaudzēm žiletes. Nu tās saigas spēles. Un te vēl ir visi šitie te datoriņi.
Wow. Wow, bet šitais ir retro. Te ir otrā PlayStation spēles. Es varu tev nopirkt trešā. Jā, vai ne? Te gan ir otrais tikai. Te var arī nopirkt otro. Glorija izmēģinās laimi kafijas, tas cukurvātas mašīnā. Tik kārtīga. Wow. Smuki. Tik kārtīga. Kā var tik precīzi uztaisīt? Robots var. Jā. Es tikai redzēju, kā. Kāds uzdot vēl šos jautājumus? Vai ne? Nu, ko? Tests. Ir cukurs? Ev, un man? Nē, nu, es palikšu laikam bez viņas. Viņa man, kad pirmā kaut ko teica, ka ejot ēst nevajadzētu. Happy? Happy. Bet viņa ir tāda arī tekstūra citādāk, un viņa ir ar garšiņām. Jā, ir ķipa tā ķīmiskā mela nekā parasti. Bāc, tu atkal publikot montēs to video, un es klausīšos uz tos komentārus. Nevaru nenoliegt, ne apstiprināt šo apgalvojumu. Visu glābs tavi komentāri. Nu jā. Vai arī austiņas nopirkšana. Varēja parādi mēli. Pats parādi mēli. Es parādīšu, bet tu parādīsies es kadrā. parādīšu, tu parādi mēli. Ev. Paldies. Krāso. Dodamies uz viesnīcu. Diezgan dzīvelīga akts. Var just, ka brīvdiena, kad cilvēki vienkārši iziet beidzot arī atpūsties un izklādēties. Mēs tajā mājās. Uz Ēfelja vietā ir kaut kāds displejs ieslēdzies. Šāds tas skats. Izrādās no mūsu Ēfelja netālu ir arī panorāmas rats. Paliks nākošajai reizē gan jau. Nu, mēs viņam pavisam tuvu esam. Te baļuks noteikti klausās pa blokus. Tuvāk un tuvāk. Šodien te Helovīns sācies jau ir pilnas ielas ar maskotiem cilvēkiem. Baļuks aiziet. Un no otras puses, kur mūsu viesnīca jau rēgojās. Opa. Veselu kaudzi vēl visādu ēdienu. Šis būs corn dog. Tur ir des iekšā. Mīkla ar desu. Vinegar rice in tofu skin. Rīs ar tofu. Došos uz vanām. Chestnut steamed bun. Tā kā vai nu tur ir viņš tvaicēts kasteņos, vai tur būs iekšā kastenis.
Kastanis ir tur iekšā. Kopā, man liekas, ar tām pupiņām apkārt. Šeit tādu varēs. Un pēdējais man šodien ir seafood krakers. Kukurūzas vai kartupeļu čipsi ar dažādu jūras lietu garšu. Jūras aļģe vai kas tur zivs kaut kāda. Kaut ko tādu es jau tas garšoju. Ir ok, bet nekas amazing. Nu, šitais laikam ir kalmāra garšu. Nu, nezinu, vai tas bija kalmārs, bet soja tā bija. Mēs te izglītosimies nedaudz Japāņu valodā. Mēs esam gulēt. Čau!